Fotogrāfijās iemožinātajos Latvijas atzimšanas mirkļos, kas notika nu jau pirms 23 gadiem, krāslavieši meklē un atrod sevi. Stāvot Baltijas ceļā Rīgā barikāžu laikā vai esot acu lieciniekam, kā sarkanbaltsarkanais karogs tiek uzvilkts mastā, lai lepni plīvotu pāri pilsētai un apliecinātu vēlmi būt saimniekiem savā zemē, brīviem un neatkarīgiem. Es esmu to notikumu pats dalībnieks. Un tās sejas, ko mēs redzam šajos fototēlos, es viņus daudzus pazinu. Ja? Viņi bija tā laika cilvēki, viņi bija tā laika varoņi. Var nebaidos teikt šo vārdu. Izaugusi vesela paudze, ja, kur ir dzimusi jau pēc atmodas un šos notikumus nezina. Ja? Un vienkārši varbūt tas ir daļēji rezultāts tam, kas vispār notiek mūsu Latvijā. Kavēties atmiņās par atmodas laiku, kas notika bijušajā Krāslavas rajona teritorijā, varēja pateicoties Krāslavas vēstures un lietišķās mākslas muzeja un Daugavas novada pētniecības biedrības Patrijas sadarbībai. Šie cilvēki pēta un meklē informāciju par cilvēkiem, viņu atmiņu stāstiem un iemūžinātajiem fotomirkļiem. Padomju gados, teiksim, Daugavā nebija pētīta vēsture, ja? Bet tas ir arī interesantāk, jo, kā es pats saku sev, ka var sākt no baltas papīra lapas un to vēsturi veidot pašam. Bet tur, protams, vajag uzmanīties, jo ar dažādiem cilvēkiem runājot, katrs stāsta savādāk tos faktus, un tur vajag tādu zelta vidusceļu atrast. Tas bija laiks, kad mēs nedomājām par sevi. Tā bija vienotības sajūta un vēlme Latvijai atgūt neatkarību. Prieks par to, ka vēlamais izdevās. Cik daudz pūļu tas prasīja, to zina vien tā laika aktīvisti. Mums visu laiku, kā es prasti runāju, beldēja. Smadzenes tā beldēja, ka šodien varbūt viņas vēl nav atlabušas. Un, kā izskatīja tos mūsu partijas brīdēs izslēgtums vai ne, mēs bijām gatavi uz Sibīriju. Es zināju, ka ja kaut kas, tad noteikti Sibīrija vismaz ir neizbēgama, un tur aiz restēm nerunājot par tā visām izdarībām. Tā kā tik vienkārši tās lietas nemaz nebija, bet katrā ziņā piedalījos. Tā laika atmodas dalībniekiem raugoties, kas notiek mūsdienās, ir nedaudz skumji, tāpēc izstādes atklāšanas laikā rosījās sarunas par iedzīvotāju nostāju šodien. Uz šodien dienu tas pats jautājums, valodas jautājums. Tajā pašā stāvoklī burtiski, kā bija 88. gadā, tā šodien. Jo cik nobalsojam mēs pret Latvijas neatkarību, tikpat nobalsojam mēs pret latviešu valodu tagad referendumu. Es varētu runāt arī krievu valoda, mazliet polski varbūt, manas mammas valoda. Bet varbūt šoreiz jārunā latviešu valoda pēc pēdējiem notikumiem. Mums joprojām jāpārliecina visus, ka valodai, un tikai vienai valodai jābūt valsts valodai mūsu republikā, jo kauns atzīt, kauns pat runāt, ka es nezinu, es nevaru, es negribu. Mēs varētu būt vecie veterāni, kādreiz tiekoties ar jaunajiem, varbūt, ka izdodās tikties kādreiz ar tiem pašiem partiju vadītājiem vai ministriem, viņiem dot priekšlikumus, ko vajadzētu darīt. Bet es domāju, ka laiku nevajag to tērēt pa velti tā. Izstāde par atmodas laiku Krāslavas rajonā vēl tiek papildināta. Tiek atrastas jaunas fotogrāfijas un liecības, kas tiks saglabātas vēstures apzināšanā un veidošanā. Viens ir skaidrs, jaunākajai paaudzei ir jāzina, kā pirms vairāk nekā 20 gadiem Latvija kļuva par pastāvīgu valsti. Atcerēsimies, ka krievs, polis, ebrejs un vācietis to iemīlēs tikai caur mani un tevi. Tad netaupīsim sevi, celsim godā sava tēva un mātes valodu, vienmēr un visur, jo tā nerunātu nekur citur, tikai šeit, Daugavas krastā, valstī ar sarkanu karogu pastā, kur izsenis dzīvo latviešu tauta. Šodien ar ēkšķu vainagu skauta, asu un dzīvīgu.